Un nolasīsim tur tādu krietnāku lasījumu no 25. panta. Apostuļu darba grāmata, 2. nodaļa, no 25. panta. Jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājas, mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, nec savam svētājam liksi redzēt satrūdēšanu. Tu mani esi zināmu darījis dzīvības ceļu. Tu mani piepildīsi ar prieku sava vaiga priekšā. Brāļi, es uzdrošinos atklāti ar jums runāt par ciltstēvu Dāvidu. Tas ir miris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Viņš bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvesēm uz viņa goda krēsla. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē, un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, un tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts un no Tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku. Tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavām kājām. Tad, lai visi Izraēla nāms zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Un tie sacīja uz Pēteri un citiem apastuļiem, brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams, izglābieties no šīs samaitātās cilts, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseli. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanā. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo bagātīgo vārdu. Mēs pateicamies par šo Pētera svētrunu, kuru tu, Dievs, caur savu svēto garu esi iedvesis un arī pavēstījis šodien mums šeit. Mēs pateicamies, kungs Jēzu, tu esi augšām cēlies un Dievs tevi ir apliecinājis ar vareniem darbiem un brīnumiem un zīmēm. Un apliecinājis tevi par kungu un par ķēniņu. Mēs tev pateicamies, kungs Jēzu, ka tu esi nācis mūsu sirdīs un darījis mūs par saviem bērniem. Mēs tev pateicamies, godības pilnais Tēvs debesīs, ka varam tev piederēt. Svētī, ka mēs šai dienā, kungs, spējam izprast tavu vārdu. Kad mēs spējam uzņemt šīs bibliskās svēto rakstu patiesības. Un veido pēc tām, kungs, mūsu sirds, mūsu dvēseles, lai mēs būtu tev patīkami. Nostiprini mūsu ticību un mūsu pārliecību, kungs, ka mēs stāvam stipri ticībā un ka mēs ejam šo šauro ceļu, kur tu esi nolicis. Lai godināts ir tavs vārds mūžīgi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties. Kāds futbolists, futbola treneris savā dzīves laikā kļuva slavens ar to, ka vienmēr, kad viņš trenēja savu komandu, viņš atnāca uz treniņiem, viņš komandas priekšā nolika bumbu un parādītams uz bumbu viņš sacīja, tas ir futbols. Un tā viņš darīja katru reizi, kad viņš satikās ar
savu komandu, ko viņš trenēja, un tā viņš arī kļuva slavens. Un šķiet, kas tad tur tāds dīvains un kas tur tāds neparasts un kāpēc šādiem cilvēkiem, kuri ir profesionāli futbolisti, vajadzētu norādīt uz bumbu, sakot, tas ir futbols. Un šodien līdzīgi arī mums, es gribu pateikt, evaņģēlijs un evaņģēlija mācība, tā ir kristietība. Un citas kristietības nav. Un vienmēr, kad mēs sanākam kopā un kad mēs esam kopā un kad mēs ieskatāmies Bībeles patiesībās, mums ir jāsaprot. Tas ir Dieva vārds, tā ir kristietība, un tā ir Dieva mācība, kas ir domāta mums. Un viens no iemesliem, kāpēc mani tik ļoti aizrauja šīs pirmās 2 nodaļas no apostuļu darbu grāmatas, jo šajā apostuļu darbu grāmatā, šajās pirmajās 2 nodaļās, mēs varam aiziet atpakaļ uz pirmsākumiem, kā tad viss ir sācies. Bieži vien es esmu dzirdējis no cilvēkiem, es gribu dzīvot tā kā apostuļu darbos. Nu tad lūk, jums ir šāda iespēja. Jums ir šāda iespēja atgriezties atpakaļ pie pirmsākumiem un paskatīties to, kas tad ir īsti kristietība. Kā viņa ir sākusies? Kā viņa eksistē? Kā viņa virzās? No kā viņa sastāv? Un viennozīmīgi tas ir evaņģēlijs un mācība, ko Jēzus ir ielicis šajā evaņģēlijā. Šodien, skatoties uz apostuļu darbiem un mūsdienas draudzi, mēs redzam, ka daudzas lietas atšķirsies. Un, piemēram, tajā laikā, kad veidojās draudze, viņiem nebija ēkas, kā tas ir mums šodien. Otrkārt, viņiem nebija gaismas, kas apspīdētu rakstus. Viņiem nebija tādas skatuves, kāda mums šeit ir priekšā. Viņiem nebija koris, kāds ir daudzās baznīcās. Un tomēr draudze eksistē. Un tomēr draudze dibinājās un draudze pastāvēja. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Kas tad īsti ir evaņģēlijas sirds? Kas ir tas pamats, uz ko mums ir jāstāv? Kas ir tas pamats, no kura mums ir jādzīvo? Kur ir tā dzīvība, kas mums ir jāuzņem? Ļoti bieži cilvēki pievērš uzmanību šīm otršķirīgām lietām. Ēkai, to, kā draudze funkcionē, kas tur dzied, kas tur sludina. Un bieži vien par šīm lietām cilvēki sastrīdās. Bieži vien par šīm lietām cilvēki sašķeļās. Kāpēc? Tāpēc, kad es saprotu to, kas ir draudzes sirds. Uz kā draudze stāv un bez kā draudze nespēja eksistēt. Pirmā lieta. Kā Pēters šeit saka, ziniet un ievērojiet. Pirmā lieta, bez kā draudze nevar pastāvēt, tas ir bez bibliskas svētrunas. Viņa nespēja pastāvēt. 14. pāntā mēs šeit izlasām, kad Pēters piecēlās, nostājās ar tiem 11 un iesāka runāt un tiem sacīja, jūs jūdi un visi Jeruzalemes iedzīvotāji, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Un iesāka pasludināt Dievu vārdu. Respektīvi, viņš iesāka pasludināt
evaņģēliju. Viņš iesāk pasludināt Kristus mācību. Un no šīs Pētera svētrunas atgriezās 3000 cilvēku. Un mums tas ir ļoti skaidri jāapzinās un jāsaprot tik vienam kristietim. Cilvēks var atzimt vienīgi un tikai no Dieva vārda. Un savādāku iespēju nav. Cilvēks neatzimst no baznīcas sēkas. Cilvēks neatzimst no kori, kas dzied priekšā. Cilvēks neatzimst no baznīcas tradīcijām vai kaut kādiem baznīcas rituāliem. Jēkab vēstulē 1.18 teica, no brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmāji. No brīvas gribas. Tas ir Dievs pēc savas izvēles un pēc savas bagātīgās žēlastības, pēc brīvas gribas un ar savu beznosacījumu mīlestību ir jūs aicinājis un izredzējis. Un kas tajā ietilpst? Tajā ietilpst evaņģēlija vēsts, ko no 22. panta šeit Pēteris pasludina. To, ka jums ir jātic vēsturiskam Kristum. Jēzum no Nacaretes. Ka viņš nāca pasaulē, viņš dzīvoja šeit uz zemes, viņa vieta bija Nacaretē un viņš no turienes nāca. Tāpat tās jums ir jātic, kā Pēteris šeit parāda viņa to, ka viņš bija Mesija. Un ka viņš bija Dieva apsolīts. Pēc Dieva paredzes, kā mēs šeit lasām. Tālāk Pēteris pasludina, ka viņš tika Dieva pagodināts ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm. Dievs apliecināja Jēzus mesiānismu, to, ka viņš ir pasaules glābējs. Tad Pēteris norāda uz viņa nāvi, viņš tika aprakts un viņš augšām cēlās. Un Pēteris norāda uz viņa dievišķību. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristu, par viņa augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki un pagodinājis kā kungu un ķēniņu. Un tas viss mūsu dzīvē prasīs sevis aizliekšanu. Jo Dievs viņu ir darījis par kungu un par ķēniņu, kuram tev ir jāpakļaujas. Kuram tev ir jānodod sava dzīve. Kuram tev ir jāuzticās bez nosacījuma. Viņš aicina, un tu viņam seko. Šajā rakstu kontekstā mēs ļoti smalki varam redzēt, kā veidojās šī Pētera svētruna. Un tas notiek tieši tāpatās, kā mēs šodien darām šeit. Pēters nocitē no 25. panta rakstus, viņš nocitē šeit 16. psalmu, un pēc tam viņš šo psalmu arī izskaidro. Lūk, uz kāda pamata pastāv draudze. Tiek sludināts vārds, jo kā jūs esat kļuvuši ticīgi, kā romiešu vēstulē ir rakstīts, ticība nāk no dzirdētā, bet dzirdētais no Dieva vārda. Un Pēters dara tieši to pašu, viņš 25. pantā, jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr ir bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos, tāpēc mans sirds priecājos, mana mēle līksmojās, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu mana dvēseli nepametīsi pazemē, nevis savam svētajam liksi redzēt satrūdēšanu.
Tu man esi zinām darījis dzīvības ceļu, tu mani piepildīsi ar prieku savu vaiga priekšā. Un skatieties, un turpinās tālāk. Bībeles skaidrošana. To ir ļoti būtiski saprast, kāpēc? Tāpēc, ka šie cilvēki, kuriem viņš sludināja, viņi nebija kaut kādi bezdievi. Bet viņi bija rakstus sapratuši pilnīgi apžgāri. Viņi bija rakstus sapratuši pilnīgi nepareizi. Pēc šīs rakstvietas viņi saprata to, kad nāks Kristus, kad nāks Mesija, tad viņš atjaunos Dāvida troni un visus ienaidnieks liks zem viņa kāju pamest. Bet Pēters viņu izskaidro šo tekstu pavisam savādāk. Pēters izskaidro, jā, Mesija nāks, bet ko viņš izdarīs? Viņš izdarīs to, ka viņš iznīcinās nāvi un iznīcību. Un pēc evaņģēlija mēs to redzam, ka tiešām tā tas ir. Viņš iznīcināja nāvi, kur ir tava uzvara, elle, kur ir tavs dzelonis. Jēzus iznīcināja nāvi un iznīcību. Viņš iznīcināja grēku, pienaglodams to pie krusta, uzņemdams uz sevi. Bet jūdu prātā nebija šāda izpratne. Tāpēc arī mums šodien, kad mēs pieejam rakstiem, mums ir skaidri jāsaprot, vai raksti par to tā runā. Vai es vienkārši neņemu kādu rakstvietu un neizrauju to no konteksta un neceļu no tā savu izdomātu mācību. Vai kaut kādā veidā nelietoju, lai savu dzīvi apliecinātu. Un tas nav vienkārši tā. Es biju neticīgs un tagad kļuvu ticīgs. Ne tā. Bet tas ir tā, mīļie, kad jūs atrodaties jūras vidū un bez glābšanas riņķa. Ka jūs nezināt, ko darīt. Un tādā situācijā viņi bija šeit, kad viņi bija ar satriektām sirdīm. Ko tad mums būs darīt? Mēs esam bezcerīgi, jo mēs esam Mesiju piesituši krustā. Mēs esam piesituši krustā vienīgo glābiņu. Un šeit mums ir katram vienam jābūt skaidram pamatam zem kājām. Ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana nāk no Dieva vārda. Vēl Pētera vēstulē, 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļā, 23. pantā ir teikts, ka ne ar iznīcīgām lietām jūs esat atpirkti, bet ar dzīvo un paliekošo Dievu vārdu. Ar vārdu. Un tāpēc mums skaidri tas ir savā ticības dzīvē jānoformē un jānoliek šis fails. Kā tad es īsti esmu kļūst ticīgs? Vai manī ir dzīva ticība? Vai manī ir vienkārši reliģioza ticība, es tikai ticu tāpēc, ka citi tic? Vai arī es ticu tikai tāpēc, lai kaut kādu labumu no šīs savas ticības iegūt? Vai es ticu tāpēc, ka es apzinos, ka Kristus par manīm ir miris un augšām cēlies? Kad es biju šādā situācijā kā jūras vidū un bez glābšanas riņķa, un es nezināju, kā izglābties. Ziniet, šādam procesam iet cauri ik viens atzīmes kristietis. Ik viens atzīmes kristietis to var savā sirdī apliecināt. Ja jūs to nevarat apliecināt, es gribu teikt, jūs neesat kristietis. Jūs neesat jaunpiedzimts. Jūs neredzat vajadzību priekš evaņģēlija. Jūs neredzat vajadzību priekš Kristus. Un tāpēc patiesi kristietis viņš priecājās par to, jo viņš apzinās,
ka Dievs ir izglābis caur Jēzu no mūžīgas pazušanas. No Dieva dusmām. No nāves. No iznīcības. Ebreju vēstulē 12. nodaļā 25. pantā ir sacīts: pielūkojiet, ka jūs neatstumjat to, kas runā. Es ļoti bieži par to domāju, kad cilvēki kādreiz saka, es biju uz dievkalpojumu, bet es tur neko nesaņēmu. Un man jautājums ir, vai neskanēja Dieva vārds? Vai tas netika tur lasīts? Vai tas netika tur skaidrots? Un ziniet, kas šeit ir? Šeit nav problēma tanī, ka netika Dieva vārds sludināts. Šeit ir problēma tajā cilvēka sirdī, jo šī cilvēka sirds ir nocietināta. Viņa negrib pieņemt. Viņa vienkārši negrib pieņemt Dieva vārdu. Un tāpēc šī cilvēka sirds saka, es tur neko nesaņēmu. Pat tad, ja jūs būsiet draudzē, kura nav dogmatiski pareiza, ja tur skan Dieva vārds, jums uz viņu ir jārēģē. Ja jūsu sirds nereaģē uz Dieva vārdu, jūsos nav dzīves ticības. Un to ļoti skaidri un svarīgi mums visiem apzināties. Jābūt skaidram pamatam zem mūsu kājām. Otra lieta, ko mēs šeit redzam, kā draudze veidojās, ir tas, ka viņi bija satriekti sirdīs. Mēs izlasām 37. pantā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņa sirds. Oriģināli tekstā, kad lasu komentārus, tad viņi apraksta, tas ir tā, ka it kā tev būtu ķēris šķēps vai kāda bulta. Kad tu jūti to, ka tava sirds asiņo. Kad tu jūti, tu mirsti. Un vai kādu pārdabisku spēku, lai tevi izglābtu. Un tas ir tikai loģiski, mīļā draudze. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu, mums kaut kā jārēģē uz to. Un šeit ir ļoti daudz jautājumu. Ir daudzas disciplīnas mūsu dzīvē, piemēram, mēs jau runājam attiecībā par glābšanu. Man ir jānoformē savu domāšanu attiecībā pret glābšanu. Attiecībā pret svētapšanu man ir jānoformē bibliski savu domāšanu. Kā viņa veidosies. Attiecībā pret ģimeni man ir jānoformulē, kā Bībele to māca. Kā audzināt bērnus. Man ir jārēģē tas, kā to Bībele māca. Un katrai disciplīnai Bībelē un tas nav tā, mīļie, kad biju neticīgs un tagad pēkšņi kļuvu ticīgs. Tieši otrā, tas ir pagriezties un iet pretējā virzienā. Lūk, kristietība. Sāpīgi ķēra viņa sirds un ko viņa darīja? Pagriezās pretīm Jēzum. Pagriezās, lai nolikt savu augstprātību un tukšo iedomību un lai sekot Kristum. Un katrs atzīmes kristietis to zina un saprot. Ir jāmainās mūsu vērtībām. Un es vēl bieži domāju par to, kāpēc cilvēki, viņi saka, nevar tikt vaļā no tā grēka vai no tā grēka. Pavisam vienkārši, tev nav izmainītas vērtību sistēma. Tu dzīvo ar vecām vērtībām.
Vienkārši loģiski padomājiet. Tikko tu izmainīsi savu vērtību sistēmu, mainīsies absolūti viss, kas tev ir apkārt. Mainīsies tavs skats uz pasauli, mainīsies tavs skats uz sievu, uz vīru, uz bērniem un tā tālāk. Tad, kad būs izmainīta tava vērtību sistēma. Un šeit atkal mums ir jāsaprot glābšanas nepieciešamība, grēka nožēlas nepieciešamība, patiesa atgriešanās nepieciešamība. Tas ir, mēs veselu svētrunu veltījam šīm trijām domām. Tas mums ir jāsaprot tik dziļi, ka tas maina manu dzīvi. Kad es vairs nepalieku savā iepriekšējā dzīves stāvoklī. Atveriet Mateja evaņģēlija 5. nodaļu. Tur tiek parādīts atgriezušās, kad cilvēks ir atgriezies, kas ar viņu notiek. Un atcerieties vienmēr, Bībelē ir secība. Bībele nerunā kaut ko vienkārši abstraktu. Mēs ņemsim no 3. panta. Svētīgi gara nabagi, jo tiem pieder Dieva valstī. Lūk, kā sākās mūsu kristietī. Ko šie cilvēki apostuļu darbos, kad sāpīgi ķēra viņu sirds, viņi saprata savu gara nabadzību. Kas notika tālāk? Lasiet 6. pantā. Notika tālāk tas, ka svētīgi tiem, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Viņi raudāja par saviem grēkiem. Viņi raudāja par savu grēcīgo dzīvi. Tālāk svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Viņi lēnprātībā pieņēma Dieva iedēstītos vārdus. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. 6. pants. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Mīļie, šim procesam ir jāiet pakāpeniski cauri jūsu dzīvē. Un jūs varat tā vērtēt, vai es izjūtu šo gara nabadzību, vai es pārdzīvoju par savu grēcīgumu, vai es esmu izsalcis un izslāpis pēc Dieva taisnības. Tikai loģiski. Un savādāk tas nevar būt. Un atkal šeit vajag, mīļie, tikai skaidru evaņģēliju. Uz katru Bībeles patiesību mums ir jāveido sava ticības pārliecība. Un trešā lieta, pie kā mēs šeit nonākam, ir jābūt patiesai atgriešanās. Un tā ir kristietība. Kristietība pastāv uz biblisku svētrunu. Skan bibliska svētruna, jūs kaut kā uz viņu reaģējat. Viņa veido jūsu dzīvi. Un mēs nonākam pie tā, ka jābūt patiesiem atgriešanās augļiem. Paskatieties, cik loģiska secība. Un tas viss ir ielikts šai pirmajā svētrunā, ko Pēteris pasludināja. Kā tas izpaudās? Apostuļu darbos mēs lasām, ka viņi, tie, kas vārdu pieņēma, tos kristīja. Tad paklausīja, augļi. Savu ticību viņu gribēja apliecināt ar kristībām. Un atkal skatieties uz savu dzīvi, kā jūs apliecināt Kristu. Kādi augļi ir jūsu dzīve? Vai viņi vispār ir? Kā viņi izpaužās? Vai es pieņemu evaņģēliju ar visu sirdi? Jo tas ir Dieva vārds un Dieva spēks manai dzīvei. Es saprotu, es apzinos, man tas ir vajadzīgs. Dažas lietas, kas raksturo mūsu atgriešanās augļus. Pirmkārt,
tas sākās ar sevis aizliekšanu. Ja kas man grib nākt pakaļ, tas lai aiziet sevi un seko man ikdienas. Lūk, atgriešanās auglis. Ja jūs vēl neesat iesācis sevi aizliegt, es šaubos, vai jūs esat kristietis. Katru rītu, kad tu pamodies, tev ir jāsāk sevi aizliegt. Un jādomā par to, vai es dzīvoju par godu Dievam, vai to, ko es daru par godu Dievam. Man patīk, kā kāds mācītājs ir tādu salīdzinājumu teicis, mums gribās daudz lietas, bet, piemēram, tev gribās saldējumu. Nopērc, apēd, bet nepērc otru. Iemācies šādās vienkāršās lietās aizliegt sevi. Jo tev pēc viena saldējuma 100 punktu gribēsies otru. Bet mācies sevi aizliegt. Un tā ir kristietība. Savādākas kristietības nav. Otra lieta, kā mēs varam redzēt savus augļus, palikt Kristus vārdos. Tev ir jāiemīl vārds. Jūs esat mani mācekļi, ja jūs paliekat manos vārdos. Jāņa evaņģēlijas 8:34. 3:1. Un 44. pantā turpatās Jāņa evaņģēlija saka, jūs neesat mani bērni, jūs esat velna bērni, tāpēc, ka jūs neklausat manai patiesībai. Ļoti skarbi. Un šeit jūs varat tikai paši sevi izvērtēt. Kam jūs sekojat? Kādā mācībā jūs stāvat? Ja jūs nepaliekat Dieva vārdos, jūs paliekat kaut kur citur. Trešā lieta, kā mēs varam redzēt savus augļus, vienkārši nest savus augļus. Jāņa evaņģēlijā 15:16 teikts, ne jūs man izredzējat, bet es jūs izredzēju, lai jūs ejat un nesat augļus. Un jūsu augļi paliek. Tā ir kristietība. Citas kristietības nav. Un ceturtā lieta, kā mēs varam redzēt savus augļus, ir dzīvot Kristus mīlestībā. Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā jaunu bausli es jums dodu, lai jūs mīlētu cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Un tam ir jāparādās mūsu ticības dzīvē. Šodien tikai mīlestību ļoti daudz un bieži cilvēki pārprot. Jauc to ar vārdu tolerance, būt iecietīgam. Jauc to, kad cilvēki bieži vien saka, nesaka man patiesību, mīli mani tikai. Viņi tā ar vārdiem nepasaka cilvēki, bet savā attieksmē viņi to grib parādīt. Tu man nedrīkst teikt patiesību, tu man drīkst tikai mīlēt. Un tāpēc es jums gribu iedot vienu brīnišķīgu raksturvietu, kura ļoti skaidri parāda mīlestības raksturojumu. 1. Pētera 1:22. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai, uz neliekuļot brāļu mīlestību, mīlēsim citu no visas sirds un patstāvīgi. Šī raksturvieta mums parāda to, ka bez mīlestības nav efektīvas dzīves. Šī raksturvieta mums parāda, ka bez mīlestības nav efektīvas draudzes. Bez mīlestības nav efektīvas kalpošanas mūsu dzīvē. Bez mīlestības nav efektīvas ietekmes uz pasaules. Mēs nespēsim pasauli ietekmēt, ja mums nebūs pareizi noformēta mūsu mīlestība uz Dievu un uz līdzcilvēkiem. Un bez mīlestības nav efektīvas kristietības kā tādas. Viņas nespēja būt. Un skatieties raksturojums kāds. Pirmkārt, kas ir jādara, lai patiesi mīlētu? Kā jūs šeit izlasat?
savas dvēseles šķīstīšu. Tas ir sagatavot sevi mīlestībai. Kādā veidā šķīstīt savu dvēseli? Vienkārši padoms, ievērojiet atkal secību šim tekstam. Šis teksts parāda tik ārkārtīgi brīnišķīgu secību, ka es vienkārši varu abrīnot tikai rakstus. Tu nekad nespēsi patiesi mīlēt, ja tava sirds ir nešķīsta, ja tava sirds ir nepareizi noformēta, ja tava sirds mīl vēl šo pasauli, tu nekad patiesi nespēsi mīlēt. Otra lieta, kā mēs patiesi varam mīlēt, ir pamats mīlestībai. Mīlestības pamats, kā mēs šeit izlasam, ir klausīt patiesībai. Lūk, kur ir mīlestības pamats. Tās nav sajūtas, kuras ir kaut kādā veidā radušos, bet pamats mīlestībai ir patiesība. Tev ir jāmīl ar patiesību, un tā šeit ir rakstīts, klausot patiesībai. Izaugsme mīlestībā. Ejam tālāk. Izaugsme mīlestībā. Kāda ir izaugsme? Tā, ka jūsu mīlestība ir neliekuļota. Lūdzu, izaugsme. Cik bieži mūsu mīlestība ir viltīga, liekuļota. Mēs mīlam tikai tāpēc, ka vēlamies sev kādu labumu. Mēs mīlam tikai tāpēc, lai varbūt saglabātu mieru, atbalstot nepatiesību. Brāļu mīlestība, lai ir neliekuļot. Un raksturojums mīlestībai, kā mēs šeit izlasam, tā ir patstāvīga. Jo kā mēs beigās šeit izlasām? No visas sirds un patstāvīgi. Tas ir kā? Tas ir nepārtraukti. Lūk, kāds ir mīlestības auglis. Mīlestības patiesas auglis balstās uz to, ka tu sagatavo savu sirdi, lai mīlētu. Tu viņu šķīstī. Tu klausi patiesībai. Tu dzīvo bez vilts un bez liekulības. Kāro kā patlabam piedzimis bērns pēc garīgi tīra piena, ka tu ar to audz un topi izglābts. Lūk, tavu izaugsmu. Un es gribu jūs aicināt, svētījiet sevi šai mīlestībai. Jūs gribat dzīvot kā apostuļu darbos. Jūs gribat, lai ir šāds pats efekts, kā bija apostuļu darbos. Tad ir jāpaklausa vārdam. Jo šeit mēs lasām to, kad viņi nepārtraukti paklausīja vārdam. Mēs vēl izlasām 40. pantā, ka vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja Pēters. Tie nav vienīgie vārdi, par ko Pēters šeit liecināja, bet Lūka neuzskatīja par vajadzīgu to pieminēt, bet viņš uzsvēra to svarīgāko, kas ir vajadzīgs, bez kā kristietība nevar pastāvēt. Un kristietība nevar pastāvēt. Kas bija pirmā lieta? Tikko sludināja. Kam ir jābūt mūsu dzīvē? Bībliskai svētumā. Otrā lieta. Satriekt sirds. Un trešā lieta. Ir jābūt patiesiem atgriešanās augļiem. Mīļie, tā nodibinājās pirmā draudze. Uz šādu pašu pamatu stāvam mēs. Ja mēs sevi atzīstam par biblisku mācekli, Kristus mācekli un skolnieku. Mīļie, mums ir visas iespējas sākt un turpināt šādu dzīvi.
dzīvosim tam, un lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen. Lūgsim Dievu.